Labdien! Tātad tas, ko jūs dzirdēsiet, būs pesimistiski, optimistisks, stagnāta un praktiķa stāsts par situāciju, kurā mēs atrodamies. Varbūt jūs arī beigās sapratīsiet, kāpēc es tā runāju. Tātad Latvijas Nacionālais vēstures muzejs un Rīgas pils projekts. Tā. Vispirms es gribu parādīt divas mājas, ļoti būtiskas mūsu dzīvē. Tas ir Rīgas Latviešu biedrības nams un Rīgas pils. Es, diemžēl, nevaru parādīt to māju, kas ir pa vidu šīm divām mājām, jo šī mājas vieta atrodas aiz Nacionālā teātra, zem tenisa kortiem, un ja mēs tur taisītu arheoloģiskos izrakumus, tur mēs atrastu pamatus mājai, kurai 14. gadā ielika pamatus un kur sāk būvēt, un kurš būtu bijis Latvijas Nacionālais vēstures muzejs, un māja būtu līdzīga tā kā mākslas muzejam. Diemžēl mums ir šis klasiskais stāsts, kad vislabākā māja priekš muzeja ir veca māja. Neko es nevaru padarīt, bet tā tas ir. Ar to mēs dzīvojam, tad jau 94 gadus mēs dzīvojam Rīgas pilī, un arī tagad mūs ielika vecā mājā. Tātad tas, kas notika pirms zināma laika, ir zināms katalizators tam, ja nebūtu, ir laime nelaimē, un nav labi varbūt kā teikt, bet ja nebūtu šīs liesmas, tad mēs joprojām sēdētu pilī. Jo nekas tas no tā, kas bija vajadzīgs, lai pili atstātu un tā tālāk, nebija noticis, kaut bija briesmīgi plānots, bija izdalīts naudas, sazīmētas plūsmas un tā tālāk. Un arī šobrīd es gribu teikt, ka mēs esam ļoti pozitīvā situācijā. Mums ir divas stāvvietas, tas ir Laišprieša iela 10608 un Saktas māja Brīvības bulvārs 32, un mēs varam nogaidīt arī 10-15 gadus, jo nekas nav tik stabili kā pagaidām. Tātad te ir tie stāsti, teiksim, jā, tātad ir attiecīgi lēmumi, tātad divas mums ļoti nozīmīgas lietas, tātad Rīgas pils 2. kārta, konvents muzeja daļa, 2015. gada beigas, 18. gada beigas, teiksim. Tātad tie ir tie cipari, atklāšana, tātad 2018. gada 18. novembris, tātad atvēlētā nauda ir 20 578 000 eiro, teiksim, nometot PVN, tie ir 15 miljoni. Tā ir ļoti smieklīga nauda. Ļoti smieklīga nauda, ja mēs runājam par šādu māju un par visu pārējo ņemot, kas tur ir, teiksim, ja. Tātad šajā naudā nav, protams, iekšā vēl muzeja aprīkojums. Ja, ja mēs izējam no tā, ka, teiksim, potenciālā ekspozīcijas platība tur ir apmēram 6000–8000 kvadrātmetri, ja mēs ļoti pieticīgi uzmetam 2000 eiro par kvadrātmetru, tas ir 12 miljoni. Šīs naudas vēl nav. Viņa kaut kur varbūt būs, varbūt nebūs, teiksim, mūsu labā ziņa, ka, teiksim, tas būs vajadzīgs pēc 18. gada, ne tūlīt. Līdz 18. gadam nauda ir skaidrs, ka nav un nebūs nekāda, teiksim, ja. Un te ir vēl viens stāsts, teiksim, ja, tātad Pulka ielas krātuvi kompleks, tātad 13. 16. gada beigas, ja. Es visiem gribu pateikt, ka 16. gada augustu Latvijas Nacionālā vēstures muzejam ir iedalīta nauda nomas maksai par šo Pulka ielas kompleksu. Tātad tas process ir apmēram 2 gadi, lai jūs saprastu. Tātad tur ir 25 miljoni, pieņemsim, ka pusotru gadu laikā šo māju var uzbūvēt. 6 mēneši aizņems, teiksim, iepirkums, tātad 2 gadi ir tas, teiksim, ja. Tātad tas ir ļoti optimistiski, bet es esmu pesimists, bet tas ir ļoti optimistiski, ko es saku. Līdz ar to, teiksim, tātad no šī brīža, šobrīd ir 2015. gada februāris, tātad šī māja labākā gadījumā var būt gatava 2017. gada februārī. Ar katru mēnesi šīs datums aizvācās, aiziet uz priekšu, teiksim, ja. Lai mēs pārceltos uz turieni, ir nepieciešami 12 mēneši, jo mēs vairs 6 mēnešos, kā mēs pārcēlāmies, mēs vairs to nevarēsim izdarīt, teiksim, ja. Tātad vienkārši jūs redzēt, ka mēs tagad ejam uz to, ka 18. gadā ir jāizdara tas, kas vispār nav iespējams izdarīt. Tātad varbūt tāds stāsts par to, kā mēs pie tā visi esam nonākuši un kas tur ir, teiksim. Tātad ir Latvijas Nacionālā vēstures muzeja attīstības programma, kas ir apstiprināta kultūras ministrijā 2012. gada decembrī. Un tātad pamatojoties uz šo,
tātad mēs darbojamies. Ja? Un te ir tie projektu uzdevumi, es tur negribu neko daudz darīt, teiksim, lasīt, teiksim, bet tā problēma ir saglabājot šo māju, izmantojot šīs te mājas vērtības un šos faktorus, teiksim, integrēt viņā šo te muzeja funkcijas, lai mēs varētu tur pilnvērtīgi darboties, teiksim, ja? Vēl ir jāsaprot to, ka mēs neesam Rundāles muzejs. Man ļoti patīk Rundāles muzejs, bet Rundāles muzejs savā restaurācijā ar ko nodarbojās? Rundāles muzejs nodarbojās ar Rundāles pils atjaunošanu. Mēs nenodarbojamies ar Rīgas pils atjaunošanu. Mēs esam Latvijas Nacionālais vēstures muzejs, kurš ar mieru respektēt Rīgas pili, bet kuram vajag kaut kādas platības, lai kaut ko izrādīt un parādīt arī kaut ko citu, kuram vajag pamatekspozīciju un tas, teiksim, ja? Un mēs nevaram nonākt un mēs nonākam šobrīd šajā domāšanā pie situācijas, kad ir ārkārtīgi vēsturiski vērtīga māja, un arhitektūra tur saka, ka tas ir ļoti vērtīgi, bet mums tur jāieliek kaut kas cits, vai šīs sienas jāizšuvi ar Eģiptes, tāpēc, ka mums vajag ekspozīcijai vietas, teiksim, ja? kur šīs sienas traucē, ja? Kā šajā mājā ļoti skaista zāle. Tātad te ir apmēram tā mūsu domāšana, tas viss ir no programmas, lai jūs saprast. Tātad mēs cerējam uz apmēram 7375, tur plus mīnus, teiksim, tātad ir apmeklētājas zona, ekspozīcijas, bērnu zona, izstāžu zāles, darba telpas, teiksim, ja. Tātad tā ir tā platība, uz kur mēs apmēram skatoties uz šo māju, būdam realisti, jau neko īpaši daudz neesam tur izdomājuši, teiksim, tas bija iekšā tajā. Mēs pateicām kaut kādas visparastākās šīs te inženieru komunikācijas. Man jāatbalsta ārkārtīgi Māra, ka šo jauno māju, ja veco jauno māju eksploatācija pieaugs, labi, 10, man liekas, ir kā minimums, jo tas ir briesmīgi, viss, cik šīs tehnoloģijas prasīs, lai viņi, pirmkārt, viņi izveidi, cik prasa, un otrkārt, cik tas ir, teiksim. Ja, mēs vēl cerējām, ka pilī mēs varēsim izmantojot mūrus, mērījumus un visu pārējo, ka tā pils pats par sevi ir jau mikroklimats. Izrādās, ka tas tā nav, un līdz ar to, teiksim, tur arī ir veselas problēmas, un jāiebūvē milzīgas tehnoloģijas iekšā, lai atbilst visiem šiem noteikumiem, kas eksistē. Tā, un te ir varbūt šī daļa, kas ir vēl, lai saprastu muzeja pozīciju, ir tas, ka muzejs, saprotot, ka atrodas vēsturiskā mājā, ir atbalstījis un iekļāvis savā domāšanā dažas lietas, kuras mēs strikti iestājāmies par to, lai viņas tiktu demonstrētas, un mēs ar savu ekspozīciju viņā neiejauktos vai vispār ļoti minimāli iejauktos vai papildinātu, pastiprinātu tikai to, kas tur ir. Teiksim, ja? Tātad tas ir šī te kapelas atjaunošana, ja? Tas ir viena manteļu skursteņa saglabāšana, ja? Un tas ir šī te Rīgas pilsētas nocietinājuma siena un torni saglabāšana, kas tas ir, teiksim. Tātad šis viss ir no šī dokumenta, kas bija. Šī dokumenta sastāvdaļa bija arī mūsu Vēstures muzeja pamatekspozīcijas tematiskās struktūras plāns. Tātad viņš eksistē daudzos un dažādos veidos. Šī ir tā versija, kas ir iestrādāta iekšā šajā Kultūras ministrijas apstiprinātā dokumentā. Viņam ir daudzas arī citas versijas, teiksim, no dažādiem viedokļiem, tur sadalot tēmas, sadalot priekšmetus, diskutējot un tā tālāk. Faktiski ir 6 varianti šai lietai, teiksim, ko mēs tur gribam darīt. Tas ir šobrīd runa tikai par pamata ekspozīciju. Tātad ekspozīcijas tur ir paredzētas vairāk. Tātad, ja mēs atskatāmies uz mūsu pagātni, mēs diezgan apzināti un ļoti ilgstoši esam strādājuši pie tā, ar domu, ka kādreiz pienāks tie laiki, ko visas citas tautas tagad zina, un arī tam muzejam būs šī skaistā pamatekspozīcija, un tie, kas varbūt grib, var pasakot mūsu izstāžu darbībai pēdējos 20 gadus laiks, jūs redzēsiet, ka mēs diezgan tematiski un metodiski esam gājuši par dažādu šīs te pamatekspozīcijas sastāvdaļu izstrādi, pamēģināšanu un tam līdzīgām lietām, ieskaitot šīs te pārvietojumās izstādes, kas faktiski var pēc tam pārvērsties kaut kādās elektroniskās datubāzēs un tam līdzīgās lietās. Teiksim, tātad mēs esam ļoti metodiski un ārkārtīgi pamatīgi darbojušies. Tātad nākošā lieta ir šī te pagaida pamatekspozīcija, kas mums atrodas Brīvības bulvārī 32, viņa arī tiek šobrīd izmantota kā poligons, lai pārbaudītu kaut kādas idejas, kas mums vēl ir nepieciešams priekš
Rīgas pils, kur gan tematiskā atšķir, šeit būs daudz tematiski viņi plašāk, un es ceru, ka šī gada, līdz Jāņiem mēs šogad paspēsim viņi visu uztaisīt, teiksim, tātad viņi sāk strādāt. Tur ir daudz arī atraktivitātes iekšā, arī krāsas un dažādās lietās mēs viņu mēģinām. Pie tam līdz vēl tādam līmenim mēs to lietu esam izdarījuši, ka šo pamatekspozīciju veido cilvēki, kas nekad nav veidojuši pamatekspozīcijas. Tātad visi vecie stagnāti, tāds kā es, un vispārējie, kas veidoja pamatekspozīciju pilī, nav iesaistīti šīs pamatekspozīcijas izstrādē. Mēs vienkārši gribam to, lai rodās vēl viena paudze muzejā, kas ir izveidojuši pamatekspozīciju, kas spēja ar šīm lietām strādāt, un tad pilī, cik stagnāti paliks, kad tas pienāks, bet būs kādi, kas varēs to izdarīt. Teiksim. Tātad tas ir pilnīgi no jauna, un šī ekspozīcija man šobrīd ļoti patīk. Viņi ir savādāk, kaut mēs bijām domājuši daudz mehāniskāk pārnest no pils vienkārši pārlikt, bet viņa dzīve, telpa, situācija uzspieda pavisam citas spēles noteikumus, un viņš šobrīd veidojas ļoti pietiekami interesanti, vismaz izējot no mana viedokļa. Tagad par to, kas notiek ar Rīgas pili, teiksim, ja. Tātad ir noticis metu konkurss, ja, konkurss mērķis, tātad bija nodrošināt kultūras pieminekļi, viduslaika pils, Rīgas pils, Livonijas ordeņa pils Rīgā, kapelas, arī konventa, nama restaurāciju un rekonstrukciju, piemērojot Latvijas Nacionālā vēstures muzeja vajadzībām. Un tas ir ārkārtīgi būtisks. Šī māja tiek piemērot Latvijas Nacionālā vēstures muzeja vajadzībām. Šobrīd visā tajā, kas notiek ap pili un visu to, es gribu teikt, ka mums pastāv lielas bažas, ka šobrīd nevis šī ēka tiks piemērot Latvijas Nacionālā vēstures muzeja vajadzībām, bet šī ēka tiks iet kaut kādu savu ceļu, un tad pēc tam parādīsies jautājums, jo Latvijas Nacionālā vēstures muzejam tur vispār vairs ir vietas, vai mēs spējam tur funkcionēt, vai mēs spējam tur darboties. Tātad bija 2 pieteikumi, jā, tātad zem šifra LNV 18. Viņi principā bija diezgan, tur funkcionāli izējot no tā bija līdzīgi, teiksim, tātad viens paredzēja pagalmu pārsekšanu, viens neparedzēja, teiksim, komisija nolēma, ka labāks ir šis te zem lozunga AIK 14, tātad uzvarētājs ir AIK 14, Marka arhitekta sudraba arhitektūra, un tagad līgums ir noslēgts ar pilnsabiedrību Rīgas pils Kasteles projektu. Tātad Rīgas pils, tur tā sarkanā strīpiņa, ko jūs tur redzēt, tā ir robeža starp Latvijas Nacionālo vēstures muzeju un prezidenta kancelēju, teiksim tā. Tātad tā ir tās sadalījums starp to Rīgas pili, un ir, kā lai saka, sabiedrība tiek zināmā mērā maldināta, ja, kad šī gada beigās, teiksim, tātad Rīgas pils būs gatava, viņi nebūs gatava, tātad būs gatava tā daļa priekšpils, kas faktiski ir mazāka daļa, kurā, teiksim, prezidenta kancelēja varēs atsākt savu darbu, teiksim, bet šis te milzīgais vecais bloks, šī Kasteles daļa paliks kā ir. Tātad 1, 2, 3, 4, 5 šie stāvi, teiksim, ja, tātad ar visām savām problēmām, ar visām savām arhitektūras problēmām, ar pieminekļa aizsardzības problēmām un tā tālāk. Un šeit ir šis jautājums, kā tad savienot šo te muzeja funkcijas, mūsu vajadzības ar to, ko prasa šī te pils un varbūt arī reizēm neprasa, teiksim, ja, ko restaurēt, ko nerestaurēt, ko saukt par restaurāciju, ko nesaukt par restaurāciju. Šobrīd šīs lietas notiek. Tātad mums ir, pamatojoties uz metu projektu, mēs esam izstrādājuši zināmu schēmu, kā tas tur varētu notikt, kāda ir šī te telpu sadalījums, tas būtu kā kompromiss starp to pils restaurāciju un to. Nelaime ir tā, kad, kā vienmēr pietrūks 5 miljoni. Ja? Pulka ielai pietrūks 5 miljoni, šeit pietrūks 5 miljoni. Kā viņš risināsies, es nezinu. Šobrīd, teiksim, tātad mēs esam tuvu tam brīdim, kad būs šis te skiču projekts. Un tātad man šis ļoti patīk, es tā jūtos. Latvijas Nacionālais vēstures ir Rīgas pils gūsteknis, un Rīgas pils ir Latvijas Nacionālā vēstures muzeja gūsteknis. Tātad mums pastāv riski šajā aspektā, ka ļoti īsā brīdī tiem cilvēkiem, ar kuriem ir noslēgts līgums par projektēšanu, viņiem ir jāveic pils izpēte,
ir gan pētīts, bet vienalga tas ir nepietiekami. Jāveic pils izpēti, jāuzprojektē un tā tālāk. Un 24 mēnešos šī pils ir jānoved līdz 18. gada 18. novembrim. Tātad mums pastāv risks, arheoloģiskais risks. Jā, es te dažas bildītes parādīju. Tātad zem pils pagalma guļ tātad Rīga, kāda viņa bija pirms 1330. gada, kad šo te pilu uzbūvēja. Ja? Tātad šeit pēc mūsu liekas, ka nekādu lielu to šķēršļu nevajadzētu būt, teiksim, bet tātad tur guļ. Un tas, ko jūs tur tagad redziet, tā ir vienas mājiņas pamati un viena no Rīgas ielām, pēdējā iela pirms pilsētas mūra, ja, jo pilsētas mūrs arī tur ir atsekts. Teiksim, ja, tā ir šī situācija, viņi šobrīd ir apbērti, teiksim, tātad tur ir šīs apbūves paliekas. Bet kur tas noved? Tas noved pie tā, ka, teiksim, nezinot šo, tur ir apmēram tas makets, jūs redzat, kādas tās mājiņas var izskatīt. Bet, ja jūs paskatieties to otru plānu, tas noved pie tā, ka, teiksim, prezidenta kancelējas vajadzībām, rokot zem austrumu piebūves šo te jaunu pagrabu, tika atklāts tur tā, lai jūs te redzat, šajā stūrī tika atklāta iespējams agrākā ķieģeļu celtne Rīgā, kur nojaukt nedrīkstēja. Līdz ar to prezidenta kancelēja vajadzēja pārplānot visu šo mēs mainījāmies ar stāviem, apmainījāmies, kaut mēs ļoti nebijām ieinteresēti, bet viņiem arī to nebija darīt. Teiksim, šobrīd mēs panācām situāciju, kad maiņas rezultātā cilvēki varēs tur ieiet iekšā un šo māju apskatīties. Ja? Bet šāds risks pastāv visu laiku šajā Rīgas pils apmēram 4,5 metru biezajā kultūras slānī, teiksim, ja? Te kaut kur apmēram ir Plettenbergs, kaut kur 330. gads, un tā ir vēl Rīga pirms tam. Otrs stāsts ir tas, ka ja arheoloģiju vairāk vai mazāk mēs zinām, tad mēs diezgan maz zinām par to, kas ir pils sienās un kas tur notiek. Ja? Un te jūs redziet, ka tātad viena no idejām ir atjaunot tātad kapelā un remterī, tas ir šis te dienvidu korpus, tas ir korpus, kas atrodas pie Daugavas gātas, 2., 3. stāvā, sadalīt šīs telpas no viena līmeņa 2 līmeņos. Ja? Tātad šīs kolonas, un te jūs ļoti labi varētu redzēt, cik šī kolona saglabājusies, tas faktiski ir iespējams. Ja? Otrs stāsts, teiksim, visi tie, kas ir gājuši uz toreiz ārzemju mākslas muzeja izstāžu zālēm, ja? Redziet, tas ir kamīna paliekas Kapitulas zālē. Jūs visi esat tur bijuši pie tās sienas pie cauruma. Un tādas lietas daudz slēpjās, ieskaitot krāsojums, ieskaitot visu kaut kas, un šis var izmainīt ārkārtīgi būtiski šo te mūsu domāšanu un šo iepriekš panākto sadalījumu. Mēs šobrīd nevaram pateikt, ka tieši tajās telpās, kurās mēs domājam, atradīsies tas vai tas, teiksim, ja? Tā. Un tagad, lai saprastu vēlreiz, viena no loģikām, kas visā šajā lietā ir izrakt pils pagalmu, un pagalmu līmenī ielikt izstāžu zāli. Ne tik lielu kā Mārai, bet arī diezgan lielu. Teiksim, uz viņu ir uzbūvēta visa šī būtiskā sistēma. Teiksim, ja? Šobrīd, nerealizējot šo, bet kaut kur ir jāatrod 5 miljonu eiro, nerealizējot šo, muzejam jāpārskata visa savu programmu, ko mēs esam domājuši, kā mēs esam darījuši un kā mēs to varam darīt. Teiksim. Līdz ar to man ir ļoti grūti pateikt, kas tur beigās vēl iznāks. Šobrīd es gribu pateikt, lai jūs saprastu, ka ir izveidots 10 darba grupas. 10 darba grupas strādā pie dažādām ekspozīcijām, tas ir apmēram 56 cilvēki. Daži varbūt divās personās, divās grupās, teiksim. Ja? Bet reāli 50 cilvēki strādā pie šīs te pamata ekspozīcijas teiksim, saturiskā sastāva izstādes. Ja? Bet mēs joprojām nevaram būt pārliecināti, ka šī telpā būs tas. Un kamēr mēs neesam būt pārliecināti, mēs strādājam diezgan abstrakti, un tas viss var mainīties. Tātad, būdams optimistisks pesimists vai pesimists optimists, teiksim, tātad mēs ilgi domājam, ko darīt un kāda ir iespēja. Teiksim. Tātad mūsu prognoze ir tāda, ka 2018. gadā
Rīgas pils ir no ārpuses nokrāsot un viss skatās ārkārtīgi skaisti. Iekšpusē notiek briesmīgi darbi, ja? Tātad, bet kaut kas ir jādara, teiksim, tātad ir, un muzejam jābūt gatavam, ka kaut kā mums jāpierāda, ka viss ir noticis, teiksim, tātad mēs esam attīstījuši tādu ideju, ka, teiksim, tātad Latvijas valsts jubilejai veltītā vēstures izstāde, kā Latvijas muzeja kopdarbs varētu būt šajā jaunajā izstāžu zālē, kuri iespējams nenotiks, teiksim, ja. Tātad te ir apmēram tām un tas, teiksim, tas viss ielikts iekšā, un te mēs atkal esam tajā situācijā, ja notiks tas, tad notiks tas, ja notiks tas, teiksim, nu. Un nobeigt es gribu to, ka 19. gadā muzejam paliek 150 gadi. Es neesmu optimists, es domāju, ka mēs pilī vēl neko lāgā nedarīsim. 20. gadā būs 100 gadi Rīgas pilī, nu varbūt uz to laiku mēs arī ieiesim riktīgi iekšā. Nu, varbūt, ka tā arī notiks. Tā, paldies par uzmanību.